Ar skrīninga izmeklēšanas metodi mēs ļoti labi varam izvērtēt centrālo nervu sistēmu, jo magnētiskā rezonanse noteikti ir primārā izmeklēšanas metode tieši šī centrālās nervu sistēmas patoloģiju gadījumā. Tātad skatāmies sākot ar galvas smadzenēm, kur mēs varam atšķirt dažādas onkoloģiskas, neoplastiskas patoloģijas, varam redzēt vaskulāra rakstura izmaiņas, pārciestus insultus, perēkļus. Varam arī atšķirt un diferencēt traumatiska rakstura izmaiņas, vai nu nesenas vai senākā anamnēzē pārciestas. Runājot par kakla mīkstajiem audiem, redzam visu sākot no zemžokļa apvidus līdz pat plecu joslas līmenim, atšķirt deguna blakusdobumu patoloģijas, orbītu, jeb tā saucamo acu patoloģijas. Noteikti skatāmies arī visu mugurkaulu, muguras smadzenes, visā garumā līdz pat jostas krustu daļai, kur varam diferencēt deģeneratīva rakstura izmaiņas, apjomīgas disku protrūzijas, kas var ietekmēt muguras smadzenes, dažādus lūzumus, gan akūtus, gan hroniskus lūzumus. Bet jāņem vērā tas, ka ja ārsts, radiologs uzraksta patoloģiju, iespējamu patoloģiju kādā konkrētākā līmenī, tad visticamāk, ka būs nepieciešama papildus diagnostika konkrētajai atzīmētajai zonai. Ja skrīninga atbilde ir negatīva, ja pacients pēc skrīninga izskatās vesels, bet saglabājas sūdzības, tad katrā ziņā ir jādodas pie ģimenes ārsta vai pie sava ārstējošā ārsta. Nedrīkst pilnībā paļauties uz vienu izmeklējumu. Tad ārsts liek kopā visu bildi pa puzles gabaliņiem un tādējādi korekti izvērtē.